Rīnkopa. Tātad tā, pilsētas nosaukums šai dokumente ir Ļubava. Es pirmo reizi. Nē, tas nav. Es atvainojos, varbūt tas jau nav. Tas nav. Bet rakstīšana. Es zinu, bet tā rakstīšana bija. Līdzi Liepājas pilsētas ģerboņu vēsturei, laikiem un notikumiem, kā ģerbonis ir mainījies. Tāpat arī ir izstādes autora Uļa Ģintēra ir mēģinājis rast arī Liepājas ģerboņu pilsētvidē, kur tas ir bijis ātrāk un kur tas ir saglabājies vēl joprojām šodien. Un tagad es došu vārdu Liepājas domas priekšsēdētāja vietniekam Vilnam Vitkovskim izstādes atklāšanā. Labdien visiem! Liels prieks būt ļoti skaistā vietā, muzejā. Tādā kā, man tur tāda sajūta, tādā kā mieru ostā, dažkārt ļoti laba atmosfēra un var tā padomāt par visādām labām lietām. Un par ģerboņiem, ģerbonis, man liekas, ir īpaša lieta. Jā, tā liecina par mūsu identitāti un tas stāsts un tā vēsture, kāds ir veidojies, krāsas, simboli, notikumi, akcenti, viss tas radījis īpaši sintēzi un acīm redzot, tas ir arī kāds īpašs kods, kas liek Liepājai būt tādai, kā Liepāja ir. Un tāpatās arī ļoti interesanti redzēt, kā varbūt tās šie ģerboņa elementi parādās vēl kaut kādās tādās izpausmēs. Atcerieties, mums bija Latvijas olimpiāda Liepājā, tur no ģerboņa iznāca tāda lauviņa, kas visu priecēja un arī pilsētas noformējumā jau mums dominē arī šie lietu labas akcenti un līdz ar to kopumā kaut kas īpaši mums tad ir. Es tiešām gribu pateikt lielu paldies par tādu īpašu pieeju, īpašu izpēti, īpašu mūsu pilsētas tādas simbolikas un vērtību akcentēšanu. Paldies! Mēs muzeja vārdā ar Klāru Labātāju gribējām izdarīt vēl vienu lietu. Katra izstāde Liepājas muzejā nāk ar kaut ko ļoti auglīgu, un patiesībā mēs par to priecājamies, jo tas tieši uzticība arī pašam muzejam. Un jāsaka, šīs izstādes notikuma kontekstā Liepājas muzejs ir saņēmis unikālu dāvinājumu muzeja krājumā, un tā ir Liepājas robežštaba zīme. Un par to mums ir jāsaka liels paldies Ernestam Leimanim un reprezentantam klubu priekšsēdētājam Andrim Zīderam, kad viņi uzticēja, ka pēc šīs izstādes šī zīme no Liepājas robežštaba nonāks Liepājas muzeja krājumā. Jāsaka, līdz tam to varēja apskatīt Liepājas represēto klubu telpās. Mēs gribam pateikties lielu paldies par šo. Tagad es došu vārdu izstādes koncepcijas autorai Uļai Ginterei, lai visus mūs klātšos tuvāk iepazīstinātu ar šo izstādes saturu. Jāsāk tā, mēs vēl nepareizi atdomāt, godīgi sakot. Bet, tos pareizos vārdus tomēr pamēģināt pateikt, jo visa vēsture sākās ar pirmā telpā un turpinās šeit. Mēs jau varam Nekas, paliksim tā patās un tā. Vitkovs kungs ar paldies pabeidzas, ar paldies ir sāk. Jo bez liela paldies tiem cilvēkiem, kas man ir klāt stāvējuši un kur šodien arī ir un kur nevar būt klāt tāda izstāde. Diez vai būtu tapusi, jo tas bija liels izaicinājums. Pieņēmt lēmumu veidot izstādi par Liepāju ģerboni. Bet pateicoties tiešām, un es vēlreiz nosaucu to cilvēku vārdus, kuri bija burtiskā tādi sargeņģeļi, ja, un īstā brīdī bija īstā informācija, un viss tā kā klājās kā tādā, laimes sēga, un tas ir, protams, visi godājumais, cienījumais Imants Lansmans. Nav man jāpamēr tevi vārds, tas ir Jānis Baltiņš, arī Rundāles pils nodaļas vadītājs. Tā ir Valda Klaskova no Valsts vēstures muzeja eksperta,
īpašs cilvēks. Un vēl paldies gribu pateikt, protams, arī savam vīram, kurš palicis tepat uz stāvu Jānim Gintneram, jo bez viņa skarbās acis jāsaka godīgi. Vēl šodien dabūju arī, jā, viņš baudīt to, kas nav kārtīgi izdarīts un kas ir jāpalabo. Tādi iztādi, viņi būtu tapus, protams, varbūt, jā, bet ar tādiem cilvēkiem līdzās šobrīd, un ar tādiem cilvēkiem varbūt, kur domās mums ir tagad klāt, viņi nebūtu tapus. Tā kā es vienmēr gribu pateikties tiem, kā lai saka, uz kuru pleciem mēs stāvam, jo katra nākamā paudze vienmēr balstās uz iepriekšējo. Un tāpēc arī šeit ir ļoti daudz tekstu, es pieļauju, ka tas ir varbūt aprūpinoši visu to lasīt un iedziļināties, bet tas viss ir tas, ko vēsture mums sniedz, ko viņš no savām, kā teikt, dzīlēm, jā, ir izsmēlusi, tā kā tāda zelta meklētāja. Šī gadījumā meklējot tikai Liepājas ģerboni. Un jāsaprot to, ka par katru priekšmetu vai par katru lietu šeit nevar būt izsmeļoša informācija. Mums galvenais zīmols bija kas Liepājas ģerbonis. Un tam mēs izējam cauri gadsimtiem, sākot no ļoti sena gadsimta. Un visur mums pretī raugās sejas. Un šeit man gribās pieminēt vienu faktu, kas kaut kā Liepājas vēsturē pagājis tā seksen, ja, cik ļoti ciesmies esam bijuši saistīti ar Polijas zemi. Un tāpēc pēc Imanta Lansmaņa ieteikuma arī visi Polijas karaļi un Lietuvas disputidori ir redzami sejā. Jo, ja tu cilvēku redzi un ieskaties viņam acīs, tu saproti to gadsimtu. Tu saproti arī, kā veidojās viss vēstures process, kāpēc kaut kas ir noticis. Tā būtu tā vēstures stīga, bet pāri visam, kas ir Liepājas ģerbonis. Otrais, ko es gribētu pateikt, nav gari te jārunā par izstādes koncepciju. Protams, ar muzeja priekšmetu palīdzību ir jāparāda viss, ko iespējams parādīt. Viss, kas vēl ir dzīves pilsētas vidē, bet es ļoti gribētu pievērst uzmanību vienam objektam. Un tā ir Liepājas Svētās Annas evaņģēlis luteriskā baznīca. Un mēs viņu redzam tur blakus zālē, to ļoti skaisto seno pilsētas ģerboni, kas ir senākais pilsētas vidē saglabātais pilsētas ģerbonis, pagaidām saglabātais. Un uzrunāt, es pat nezinu tagad, kur auditorija, ja? Bet katrā gadījumā tas ir iespējams, ja, paskatīties, kad mēs ejam iekšā šajā diennamā, ja, un jāsaka tā, ka cilvēki, kur katru svētdienu ļoti, kā teikt, dievbijīgi apmeklē dievkalpojumu šajā baznīcā, viņi nepaceļ acis uz augšu. Un viņi neredz, viņi nepamata šo ģerboni. Bet tas ir tāda vērtība pilsētai, kad tā garām paiet, būtu šausmīgi rēks, godīgi sakot. Un vienkārši es aktualizēju šo jautājumu, nevis tāpēc, ka šeit ir izstāde, bet tas, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls, ņemot vērā to, ka nav mums tik daudz pilsētu vidē saglabātu pilsētu ģerboni. Un, protams, man ir milzīgs prieks par to, ka tas, kas stāv tur uz skaistās sudrabotās kājiņas, ja, ka tas arī nonāks muzeja krājumā, un tas, teiksim, pilsētas robežstaps, kurš ir citā vietā, viņi tā labi sadarīs kopā. Vēl ko es gribēju teikt, tas varbūt ir, kā lai saka, laiks bija īs, darba bija daudz, ņemiet par labu mīļa. Kā ir, tā ir. Jā, un par kādu vārdu? Jā, es teikšu, mans darbs pie Liepājas heraldikas vēstures izpētes sākās jau pagājušā gada pašā nogalē, strādājot Rīgā, valsts vēstures arhīvā, jo daudziem, protams, nav zināms, ka es strādāju pie grāmatas par Liepājas vēstures starpkara periodu. Tas jau ir 4. gads, kopš es pie viņas strādāju.
ir iziets viss fonds iespējamais pilsētas biblioteka Liepājā, un tagad secīgi pienāks laiks pie arhīva par starpkara periodu. Šī sakarā gribu teikt, kad arhīvā strādā daudz mans paziņas, kuras biedrenes, universitātes kuras biedrenes, skolas biedrene arī, Valda Kaskova, kur ir ļoti prominenta persona Latvijas mērogā tulkošanas jomā. Viņa ir Ungālē vadošais speciālists tulkošanā. Arī publikācija nodaļas vadītāja arhīvā Pārsla Petersone, kurai ļoti daudz monogrāfijas. Izmantošanas nodaļas vadītāja Gunda Minde, ar kuru palīdzību es tiku pie ļoti daudziem šādiem te seniem arhīva materiāliem, arhivālijām, kuras ir šeit redzamas, dažādu kopiju izskatā un tā tālāk. Ja? Tas viss ir sācies jau pagājušā gada nogalē. Tā kā esiet korekti lūdzu un atcerieties arī cilvēks, kas strādā. Es jau gribēju teikt par šo te, kas ir viss redzams. Šeit ir pārstāvēta Alvas kolekcija, kāpēc tādā daudzumā, ja? Tāpēc, kad Alvas meistari, kuri ražoja savus izstrādājumus, dažādiem amatu ceļiem, pārsvarā savus izstrādājumus marķēja ar dažādu veidu marķējumu. Tur bija Edruscina, Isturā, Alva un ar savām monogrammām, uzvārdiem, vārdiem un ļoti daudzi to darīja arī ar pilsētas ģerboņu atveidu. Tieši tāpēc šeit ir pārstāvēts praktiski gandrīz viss, kas krājumā atrodas Alvas kolekcijas vākums. Kādreiz 1994. gadā arī izdevu tādu ļoti pilnīgu, kurš patreiz laikam bija gājis zudumā, Alvas katalogu. Viņi var iegādāties vaļā kasē. Brīnums. Jā. Tāpēc es saku par šo te kolekciju, kur ir ļoti vērtīgi Latvijas mērogā, ka vācīs arī Imants Lansmanis, Hercogs Imants, kā viņa dēvē šodien. Un tā ir viena no lielākajām vispār kolekcijām Latvijā, aiz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, aiz vēstures muzeja un Kuldīgas muzeja. Paldies par uzmanību. Varbūt vēl kāds vēlas teikt. Vai arī var aicināt apskatīt, iepazīties ar izstādi, un lejā ir dzimšanas dienas un vīns. Vienīgais es varu pateikt pāris vārdus. Jā, bet Mums biedrībā Liepājas politiskā represēto klubiņiem sanāca kaut kā runa par to, ka par pilsētas, arī tāpat par pilsētu, par veciem laikiem un par pilsētas robežu tādiem. Un Lēman kungs izteicās, viņš teica, man ir, viņš teica, ķermot, viņš teica, es teicu, ja ir, tad varbūt, ka var atnest dāvināt. Viņš atnes uz mūsu klubu uz dāvinājumu ar tādu norunu, ka viņš nekur nepaskatīs, ka viņš būs. Dabīgi, pielikam viņu pie sienas, un tad, kad jūs ieraudzījāt, kad Sandru un jūs ieraudzījāt, es teicu, vienīgais caur Leimanu. Jā, caur Leimanu kungu, jā. Tik pie jo, viņš man toreiz personīgi pateicis, tikai nevienam lūdzu. Bet tagad mēs visai Liepājas sabiedrībai. Tāpēc mēs tagad izlēmām, ka tomēr pēc jūsu lūguma mums ir tāda saruna. nonāc šeit. Lūdzu, Lēman kungs vai jūs? pāris vārds ar lūgumu.
Nu, ko es varu teikt? Ja nebūtu gadījies sastapt savā dzīvē tādu personu kā krietni attālu, mums ļoti pazīstama, ievērojama filozofa un mākslinieka Rēlika kunga tālu radnieci, kura atnāca uz Liepāju šeit no aizputes, ja? Un arī man iepazīstināja tieši, kā saka, Rēlika ģimenes dzīves notikumiem, kamēr viņš dzīvoja Maskavā un nebija pārcēlies uz Indiju. Un līdz ar to es arī dabūju dzirdēt pirmo Liepājā esošo, kā saka, leģendu par pērkona akmeni. Un lūk, pērkona akmeņa attēli, kas ir saglabājušies līdz, kā saka, mūsu skatam, pat redzami šeit uzņēmumā. Un vienā no tādiem akmeņiem, kad bija paredzēts uzcelt jauno Liepājas rajonu ar 250 000 iedzīvotājiem, kuriem pēc 5 gadiem vajadzēja ierasties jau no plašās Krievzemes, jā, tad iznāca, ka mans, kā saka, darbinieks saka, ziniet, mums ir nelielas grūtības. Mums iznāk tiešām trasi likt tieši tur un jānoņem obligāti ir akmens, maisa. Es saku, nu kas no tā akmeni paraušiet? Nē, viņi saka, tur ir ar visu ģērboni. Un lūk, tas stabs palikās uz vietas, jo starpība starp ejošo trasi un starp to bija iespējams par pusmetru novirzīt sānes, akmeni saglabāt, bet kad turpat esošie mani strādnieki sāka teikt, ka nu būs vismaz alus pudele, kad viņi dabūs šo metālu savās rokās. Es teicu, mēs jums izmaksāšu uzreiz 10, jā, bet dodiet man viņu. Nu, un vakarā viņš jau bija uz mana rakstām galda, manā darba vietā, jā, un norēķinājāmies, kā saka, arī par solīto. Un lūk, tad, kad tagad jau, kā saka, es arī saprotu, ka man vairs nav mājās jātur, tad es nodomāju par tikpat, cik represēto kluba priekšsēdētājam vieta ir ļoti smuka, bet sienas interjēra nav. Es domāju, tad es uzdāvināšu, lai vismaz viņam kabinētu greznu. Lai viņš zina robežas. Jā, un tā, lūk, ar viņa palīdzību arī tiku šeit šoreiz pie jums. Nu, tā leģenda, ja varbūt kāds vēl nezina, arī varu pateikt. Kad izrādās pērkona akmenis, kurš apmēram es rēķinu, ka viņš ir bijis 2 reizes lielāks kā kapsētas akmenis, kuru jūs noteikti visi esat redzējuši. Un stāsta, ka tur apmēram, nu, protams, Rēlika kundze, ja, gan teica, varbūt palielinātā, kā saka, tādā uzbudinājumā stāstot man, kad viņi teica, tur vairāk kā 50 strādnieki strādāja vairākas nedēļas, kalam, kamēr atkala tikai vienu gabalu. Un tad no tā gabala vēl viņa kala bezgalā ilgi, un viņi saka, un izkala 4 stabus. Un izkala tos 4 stabus tādēļ, ka lūk vienam Liepājas vecam iedzīvotājiem ir bijis sapnis naktī, ka ja jūs iznīcināsiet šo pērkona akmeni, tad jums arī pilsēta iznīks. Bet ja jūs tagad, kā saka, saglabājat vismaz no mana akmeņa pilsētas stabus, tad tā dzīvos mūžīgi. Bet ar vienu noteikumu, ja, kā saka, stabus sāks iznīcināt, tad iznīks arī pat pilsēta. Un, ziniet, es apbraukāju visus 4 iejošos ceļus un atradu vairs tikai vienu stabu. Jā. Te ir otrs. Jā. Un tad es sāku domāt, vai tad tiešām piepildīsies? Nē, tagad ir puses. Tagad ir robeža. Tagad ir robeža. Tagad ir jādomā, kas notiks ar pilsētu. Tā lūk ir. Šis ir otrs. Jā. Liepājas Drobiņu šoseis ir zemā. Jā.
ēnas minēt, paldies. 81. gada. Nu, jā, mēs vairs nebūsim, bet nākotnē. Bet nākotnē viņš vismaz paliks. Jo šis tiešām ir būtībā, kā es noskaidrotu, tieši 30. gadu. Jā, taisnība. Tiešais paraugs, kāds ir bijis pilsētā pilnībā. Un arī šāds ģērbonis tikai krietni lielākā attēlā ir bijis vislietas, ir bijis pilsētas namā, kas tika sagrauts otrā pasaules kara laikā. Taisnība. Nu, pēdējais Amš Cīruļi. Mēdz? Nerealizēties. Jā, bet nu, viss mēs redzam, mums ir tāda ģērbonis, Tā ir būtībā arī šodien tas ir. Bet viņš pēc Cīruļi tomēr ir ņemts, bet tikai ne tieši tāds. Ziniet, arī agrāk bija mākslinieku konkurence un vispārējais. Un valsts papīras vēstures vadītājs. Oriģināli šeit atrodas Rīgā heraldikas komisijas arhīvā, atrodas oriģināli šeit domē, pie galvenās mākslinieces atrodas kopijas. Nu, faktiski tas ir otrais eksemplārs. Otrais eksemplārs, jā. Jā. Jā, tas ir obligāti, katrai pilsētai tas ir obligāti. Man viens apstiprinājums. Jā. Nē, tā ir profesionāla vēsturniece, ilgadējs kadrs, Rundaudē, pie Landsmaņa. Tā ir mana skolas biedrene, vidusskolā, pamatskolā viņai, pa skolu viņai uzlūka, tā ir uzvārds, viņa ļoti populāra vēstures literatūrā, viņa tāda skolu. Nē, es saprotu, jā. Nē. Jā, uziedošu dialogu. Jā, Tagad mēs uzbūvējam Jā, un apskatām. Nē, tu ieeji tornī. Tornī? Nē, tornī, tu ieeji sāpīgi. Pirmās dūmas, pēc tam ir nākamā dūmas. Tu tajā Kurējuši tas būtu? Neatlasīs, līdz sēra, bet, katrā ziņā tā no manis. Es nezinu. Kāpēc? Cenšamies rādīt vairāk savas trūkstas. Tā ir vesela opera. Bet tā labā grāmatas neraudas. Viņš kaut kā dzimta, ko viņam pieskarāt. Tas ir viņa jāapdzēr. Nē, es cenšos vispār saprast, atšķirības starp dzīvo vārdu un zaļo vārdu. Un es nevēlu, ka šī ir tā. Jā, un tad pilsētas iešīga. Jā. Kas tur sēž, tā viņi apstiprinājās pilsētas iešīga. Ka tā nav. Jā. Etimoloģija,
Es tikai zini, kad piešķira pilsētas tiesības, tad gan robežas nosprauda, gan arī bija skaidri, ka ir izskatās ģerboni. Jā, to visu nosaukumu. Vēl nebija mīļā, tur vēsturnieko strīdās. Es nevaru teikt, pilsētas tiesības, jā, bija ģerbonis. Jā, prāša, viss tas ir. Pirmais ģerbonis mums vai tas ir vēlāk? Es tagad zinu Petu, mēs tur Petam par to līdzskāpu. Tā vēsturība būtu tā skaidra, bet mums ir tās bija pa tiem vāciešiem, mēs sādām alfabetiski, cik, ja? Un par to ar to Anitu Kūna pētījumu, tur un šita. Un es gribu novest līdz galam, cik var. Bet ko es sastapos? Marenīši, rakstas daži. Mithā, tas ir cits saturs, ONH, BSH, tas ir cits saturs. Un ar diviem L, un es redzēju 3 veidi, kā rakstas marenīši. Un no tā var iziet, ko tas varētu nozīmēt. Bet, zini, ja jūs Liliju pazīst, parunāja, ka Gudenieks liela. Nē, es, protams, vienkārši mūs toreiz uzrunāja tas Fulmaņa kungs un zinies, man tāds rakstu, ka jūs te staigat tikai Kristu un paskatās, kā un mēs tam nodaļam pievērst uzmanību un cies un viņš tāds lasīja un tur mēs paši man desmitaņķi un viņš tāds priprēti, ja, staigat Kristu. Un tagad mēs tik tālu, ka dabūja 400 eiro, uztaisīt kādu pirmu. Jā, labi, atpūtē. Skaņdarbs Artmanas romāns.